Enerģija, dzīvība, iespēja, informācija, nākotne, drošība, telpa. Ražošanas un būvniecības uzlabošana ir arī Neorganiskās ķīmijas institūta zinātnieku darba praktiskais ieguvums. Institūta zinātniskās pētniecības galvenie virzieni ir grūti kūstošo savienojumu, metālu un to kompozītu nanoizmēru pulveru tehnoloģija, nanodaļiņu pārstrāde nanostruktūrālos materiālos, elektroķīmiskie pārklājumi, tāpat iekšējo komplekso savienojumu, borātu un fosfātu sintēzes metodes. Tehniskās fizikas institūta zinātnieku uzmanības lokā ir polimēru un oglekļa nanostruktūru kompozītu materiāli kā daudzfunkcionāli sensori un aktuātori. Iestrādājot polimēra matricā noteiktu daudzumu oglekļa nanostruktūras, iegūst elektrovadošu nanokompozītu materiālu ar jaunām izcilām daudzfunkcionālu sensoru īpašībām, kādas nepiemīt ar mikrodaļiņām pildītiem polimēra kompozītiem. Sola gēla metode ķīmijas tehnoloģijas un materiāla zinātņu speciālistu uzmanības centrā atrodas jau vairāk kā 30 gadus. Tai pievērsušies arī silikāta materiāla institūta darbinieki. Šo metodi izmanto, lai iegūtu jaunus neorganiskos kompozītos un nanomateriālus optikai, elektronikai, enerģētikai, siltumprocesu optimizācijai, katalīzei, membrānām, bioķīmiskiem un biomedicīniskiem pielietojumiem. Degvielu kvalitātes kontroles un pētījumu laboratorija izstrādā jaunas, ātras un drošas benzīna un dīzeļa degvielas kvalitātes kontroles metodes, kā arī nodrošina minēto degvielas veidu kontroli saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas standartiem un Eiropas Savienības direktīvām. Izmantojot FARE, Eiropas struktūra fondu un citus finansēšanas avotus, laboratorija ir aprīkota ar modernākajām degvielu īpašību pētīšanas iekārtām. Polimēra materiālu institūta zinātniskā darbība saistīta galvenokārt ar jaunu, efektīvu, heterogēnu polimēru kompozītu materiālu dizainu, ar šo materiālu veidošanās, virsmas un robežu procesu izpēti, regulēšanu un optimizēšanu. Pastiprināta uzmanība pēdējos gados tiek veltīta tādu polimēru kompozītu izveidēji, kas pēc izlietošanas pātrināti bioloģiski sadalās tam īpaši piemērotā vidē. Nemazāk svarīgi ir biokeramiskie implantu materiāli. Biokeramiskie implantu materiāli perspektīvā tiks izmantot zobārstniecībā, ortopēdijā un rekonstruktīvā ķirurģijā. Materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes zinātniskajās struktūrās tiek plaši strādāts pie dažādu materiālu izstrādes un izpētes, ar mērķi tos izmantot medicīnā. Šeit noteikti jāmin darbs pie modificētas struktūras artēriju implantu radīšanas, to biomehānisko un morfoloģisko raksturlielumu izpētes. Tekstilu materiālu tehnoloģiju un dizaina institūtā ir uzsākts jauns virziens apģērbu ražošanas tehnoloģijās. Apģērbs ar regulējumu mikroklimatu, pusvadītāju dzesēšanas elementu izmantošana apģērbā cilvēka ķermeņa virsmas dzesēšanai. Tekstilu materiālu tehnoloģiju un dizaina institūta darbinieki sadarbībā ar Sanktpēterburgas kolēģiem strādā pie trīsdimensiju apģērbu projektēšanas sistēmas Staprim, kas ļautu konstruēt konkrētam augumam atbilstošu oriģinālu un gaumīgu apģērbu. Tas noteikti būtu jauns pavērsiens modes industrijā.